Tur piebrauc policija, apvaicājās, ko es filmēju. Portāls iauto.lv piedāvā. Pirms dažām dienām publicēja iauto video par dzelzceļa staciju lidostā Rīga. Jā, šobrīd tiek būvēta, būtībā stacija jau ir uzbūvēta, bet tas, kas tiek darīts, tiek būvēti tālāk šie te atbalsti vai pāļi. Un tas, protams, ir interesanti, jo viss tiek būvēts uz jauno sliežu ceļu platumu. Kā mēs zinām, lidostā jaunajā dzelzceļa stacijā nevar teorētiski ielaist vecā platuma sliedes, lai sanāktu paralēli divi ceļi. Un šobrīd tā tad tiek turpināts būvēt, kur mēs redzam diezgan iespaidīgi šie atbalsti, kas aiziet jau līdz Latvijas pasta biroju centram. Ja kāds zina, tātad, kur ir šī ilgtermiņa P3, P4 stāvvieta, tur galā ir dažādas biroja ēkas. Un jau mēs redzam, ka tiek sisti iekšā pāļi, tiek likti veidņi, tiek betonēts, viss turklāt citu jāatzīmē, ka ziemā tas viss ir dārgāks process, jo lai betons nezaudētu. Es ceru, ka tas tiek darīts, teiksim tā, ja, jo viena lieta ir tas, kas ir rakstīts, otra lieta, kā tas beigās tiek izpildīts. Tās jau mēdz būt atšķirīgas lietas, bet kur mēs redzam, ir celtņi. Speciālā tehnika, lai varētu nostiprināt šos te pāļus dziļumā. Tur vēlāk varēs redzēt, viņi laiž iekšā gan armatūru, gan betonu. Un diezgan aktīvi šie armatūras darbi notiek, tiek likt iekšā, viss tiek betonēts. Un sanāk, ka vienā ir, kur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 reiz 2, 12, 12 pāļi sanāk, un tā tālāk tiek jau, kur tas viss sasaistīts kopā. Beigās mēs aizējam līdz 3 lielajiem, un aiziet. Viss aktīvi notiek, vai tas ir labi vai slikti, teiksim tā. Ar interesi uztaisīšu video, tagad mēs varam apstīties 2025. gada marts, kā tad ir un kad tad iebrauc pirmais vilciens. Šis ņemot vērā visu situāciju no budžeta, no tā, kā viņš tiek pārvaldīts, ja, jo, protams, kad atlaižot vissliktāko Latvijas vēstures ministru, nekas daudz nemainās. Tādas interesantas lietas tagad vairāk piefiksēju, vienkārši, lai redzētu, ka nav tā, ka tur 2, 4 pālīši uztaisīt un tā. Viss ritīgi tiek maukts vaļā, pilnās parā notiek darbi. Lai es saprotu, ka ir kaut kāda līguma, laikam, ko es ticamāk nevaru pārtraukt, bet wow, redzēsim ar prieku nopublicēšu video, kad ienāks pirmais vilciens. Es personīgi to vērtēju kā ļoti lielu noziegumu pret Latvijas valsts attīstību, jo tas piesaista ļoti lielus līdzekļus no mūsu budžeta. Mēs tātad, respektīvi, mums bez maz vai jāliek ir nodokļi, lai šito ēku pabeigtu. Plus mēs vēl nezinām, uz kādām cilvēku plūsmām tas ir rēķināts un vai tas vispār atpirksies, ņemot vērā, kad mums ir tikai daži autobusi šobrīd no Rīgas centra. Kur piebrauc policija, apvaicājās, ko es filmēju, bet pēc tam skatīsimies tālāk. Kas mums notiek ar pāļiem? Protams, izmantoja dienas stāvokli, teica, ka nedrīkst. Varbūt, ka nedrīkst filmēt, bet nē, tā nav, jo šeit nav zīmes, ka nedrīkst filmēt. Ir zīme tālāk, kur nedrīkst filmēt, tur, kur ir aizliegts, kas ir valstiskas nozīmes produkti, projekti un celtnes ar profesionālām ierīcēm. Šī gadījumā telefons neskaitās kā profesionālā ierīce. Protams, to visu atrisināt ar kaut kādiem kāzusiem, bet ir zīmes, kur drīkst un kur nedrīkst filmēt. Tagad, ka būs zīme, kur aizstās. Bet tas arī ir profesionālo kameru. Uzskatu, ka šī ir arī pamatota atbilde tiem, kas saka, kur ņemt naudu tiem 4 joslu ceļiem, par kuriem mēs runājam iauto.lv. Ja var redzēt šādu bezjēdzīgu būvniecību, ja tas tiek realizēts bez tilta, bez pamatrases, jā, ir pamats prasīt daudz vērtīgāku lietu kā 4 joslu ceļus. Tagad sludinājuma ievietošana ZIP ir bez maksas. Pamēģini! Portālā ZIP.lv Gudri sludinājumi. Jā, un ja tev patīk šis video, spied laiku un piesako iauto. Katrā ziņā gaidam pirmo vilcienu, gribu redzēt, cik tas beigās izmaksās un kurā gadā būs video. Varbūt uzrakstiet komentāru, kā jūs domājat, kurā gadā būs pirmais video, kad tur iebrauc vilciens. Portāls iauto.lv piedāvā.